Un tā trešā radīšanas diena. Šī diena sadalās divās daļās. Dienas sākumā debesu būtnes, kuras vēro radīšanas procesu, jau lidinās virs ūdeņiem par jauno topošo planētu. Viņām ir arī iespēja peldēt uz kādu gumijas matreķi. Bet tad mēs radīšanas stāstā lasam, ka Dievs pavēl ūdeņiem atšķirties saurup, un nu ir daudz sauszemes. Ir pirmā iespēja staigāt par jaunās planētas virsu. Domāju, ka eņģeļiem tas bija nemazāk interesanti, kā pagājušā gadsimta kosmonautam pirmoreiz staigāt pa mēnesi virsmu. Arī garīgajā ziņā gan ūdeņiem, gan sauszemē ir sava simboliskā nozīme. Ar ūdeņiem Bībele aino karojošas ģeogrāfiskas vietas un nācijas, bet ar zemi vietas, kur var paslēpties no kariem. Kad viduslaikos Eiropā virmoja nemieri un vajāšanas, tad daudz ļaužu aizmuka uz Kolumba jaunatklāto Amerikas kontinentu, kur nodibināja savu iekārtu, kur nekaroja un kurā bija politiskā un reliģiskā brīvība. Karš ir arī stresa simbols, bet miers starp ļaudīm ir arī katra cilvēka iekšējā sirdsmiera simbols. Pēc iekšējā sirdsmiera taču ilgojās katrs cilvēks. Un šajā nemierīgā stresainajā pasaulē to bieži vien ir tik grūti iegūt. Bet Jēzus Dieva dēls, kad bija uz šīs planētas, teica: savu mieru es jums dodu, ne tā kā pasauli dod. Jūsu sirds lai neizdrūkstas un neizbīstas. Katrs cilvēks, kas grib paļauties no visas sirds uz Dievu, tas arī piedzīvo, ka Dievs viņu pilnībā vada un kontrolē viņa dzīvi. Un viņš var piedzīvot šo unikālo mieru. Bet kas paļaujās uz savu gudrību, tas to nevar piedzīvot. Un kādā citā vietā Bībelē ir teikts, ka šis miers ir augstāks par visu saprašanu. Tas nozīmē, pat ja visapkārt karo un draud, cilvēks no Dieva saņem tādu mieru, ko ar saprātu pat grūti izskaidrot. Un tieši tādu mieru mēs katrs varam šodien iegūt, nākot pie Dieva. Un pats galvenais, kas to dod, ir tas, ka uz šīs zemes īslaicīgās bēdu ielējas mums nav jānogruntējās. Tas nav visu noslēgums. Dievs mums taču piedāvā kaut ko daudz tūkstoškārt vērtīgāku, mūžīgo dzīvi savā valstībā. Par to tad, ka mēs arī varētu mācīties no trešās radīšanas dienas pirmās daļas, kad mums ir iespēja iegūt mieru. Visiem ir iespēja iegūt mieru. Mieru, kas ir augstāks par visu saprašanu. Savu mieru nu dodu es jums, tādu pasaule nespēj jums dot. Tas ir miers, kuru pasaule nesaprot. Svēts šis miers, dārgs šis miers, savu mieru nu dodu es jums. Tas ir miers, kuru pasaule nesaprot. Svēts šis miers, dārgs šis miers, savu mieru nu dodu es jums.
Mīlestību nu dodu es jums. Tādas līdzīgas pasaule nav. Mīlestību šo pasaule nesaprot. Svētā tā, dārga tā, mīlestību nu dodu es jums. Mīlestību šo pasaule nesaprot. Svētā tā, dārga tā, mīlestību nu dodu es jums. Savu mieru nu dodu es jums. Tādu pasaule nespēj jums dot. Tas ir miers, kuru pasaule nesaprot. Svēts šis miers, dārgs šis miers, savu mieru nu dodu es jums. Tas ir miers, kuru pasaule nesaprot. Svēts šis miers, dārgs šis miers, savu